Slikti vingrinājumi. Šis ir ļoti populārs treniņu mīts, jo cilvēkiem patīk vienkāršība, un sadalīt visus vingrinājumus divās kategorijās, labs un slikts, ir daudz vienkāršāk nekā izprast katru vingrinājumu pielietojumu. Ideāls piemērs sliktam vingrinājumam ir CrossFit keeping pull-ups. Jā, man kā kalistēnikas entuziastam ir sāpīgi skatīties, ka cilvēki šādi pievelkās, bet es arī saprotu to, ka šim vingrinājumam ir savs mērķis. Un nē, tas nav, lai uzkačātu lielākus muskuļus vai kļūtu spēcīgāks. Tas ir, lai dabūtu savu zodu pāri stienam pēc iespējas vairāk reizes. Ja CrossFit šo tehniku neatļautu, tad, protams, cilvēks šo vingrinājumu nedarītu. Bet par cik šī tehnika ir atļauta, tad es nepārmetu tiem, kas to pielieto. Vēl viens labs piemērs ir deadlifts ar saliektu muguru. Lielākā daļa cilvēku teiks, ka šis ir pats ātrākais veids, kā satraumēties. Bet, ja tu sāc ar salīdzinoši viegliem svariem un pakāpeniski tos palielini, tad nekādas traumas tev nedraud. Traumas tev draud tikai tad, kad tu cel svarus, kuriem tos ķermenis vienkārši nav gatavs. Īsumā sakot, slikta vingrinājuma nepastāv. Pastāv tikai vingrinājumi, kuri nav piemēroti taviem mērķiem vai kuriem tos ķermenis nav gatavs. Tāpēc tā vietā, lai pieietu pie kāda, kas dara keeping pull-ups un teiktu, ka viņš ir pilnīgs idiots, paprasti, kāda mērķa viņš to dara. Ja viņš tīri vēlas iemācīties dabūt savu zodu pāri stienam pēc iespējas vairāk reizes, vai nu CrossFit sacensībām vai vienkārši savam priekam, tad viss ir kārtībā. Bet ja viņš vēlas uzkačāt lielākus muskuļus un vai kļūt spēcīgāks, tad var viņu tehniku palabot, lai tā būtu piemērotāka viņa mērķiem. Atceries, fitness pasaulē nekas nav labs un slikts. Viss ir atkarīgs no konteksta. Un nezinot kontekstu, tu vienkārši nevari veikt pareizus secinājumus. Es ceru, ka šis video tev noderēja. Un ja tev radās kaut kādi jautājumi, droši iesaisties komentāros. Un forši tev dienu. Čau!